Lai gan Ziemassvētki jau sen ir pagājuši, dāvanas zem eglītes joprojām var atrast. 7. februārī kāds Rīgas pašvaldības policijas mobilās aplikācijas lietotājs ziņoja par pamestu automašīnu Purvciemā zem kādas eglītes. Vēlāk izrādījās, ka automašīna ir izsludināta meklēšanā. Kārtības sargi, ierodoties norādītajā adresē, pamanīja zem lielas egles novietota zaļas krāsas busiņu. Pārbaudot transporta līdzekļa datus, konstatēts, ka busiņš ir izsludināts meklēšanā. Izsaukti valsts policijas darbinieki, kuri pārņēma darbu notikumu vietā. Paldies vērīgajam RPP aplikācijas lietotājam, kurš aizdomīgo transporta līdzekli ievēroja un ziņoja policijai. Nav noslēpums, ka Rīgas centrā nedēļas nogalēs bieži var manīt ballētājus, kuri rīta agrumā nolēmuši nedaudz ietaupīt un mājās nedoties ar taksi, bet gan sagaidīt pirmo sabiedrisko transportu. Tā jauns vīrietis 4. februārī ap 4 no rīta pusaizmidzis tutēja ēkas sienu, taču izdevību gribēja izmantot kādas zaglis, kurš piegāja pie jaunieša un no kabatas veikli izvilka mobilo telefonu. Par laimi, notikušo caur kameras aci redzēja video novērošanas centra darbinieki. Tādēļ mirkli vēlāk zaglis tika aizturēts un telefons atgūts. 21. februārī kāds jaunietis nolēma, ka braukt bez tiesībām nav peļama ideja. Jaunieša ceļu satiksmes noteikumu nezināšana un nepārliecinošā braukšana piesaistīja policistu uzmanību, kuri aicināja BMW vadītāju apstāties. Taču 19 gadus vecais jaunietis nolēma bēgt. Dažus kvartālus tālāk viņš avarēja, sašķaidot luksoforu un ietriecoties ēkas sienā. Jāpiebilst, ka jaunais vīrietis bēgot no likumsargiem šķērsoja vairākus krustojumus pie sarkanā luksofora signāla, vienā no tiem gandrīz notriecot gājēju. Transporta līdzekļa apskates laikā noskaidrots, ka automašīnā sēdējuši 2 jaunieši. Avārijā neviena no personām nebija cietusi. Pēc mirkļa notikuma vietā ieradās valsts policijas darbinieki, kuri veica alkohola koncentrācijas pārbaudes izelpā. Kā par brīnumu, neprātīgajam vadītājam alkohola reibums netika konstatēts. Darbu notikumu vietā turpināja valsts policijas darbinieki. Marts, kā pavasara vēstnesis, ir sācies ar atkusni. Taču par spīti tam mūsu darbinieki ikdienas saņem ziņas, ka uz ledus atrodas bērni vai zemledus makšķernieki. Jāteic, ka ledus nekad nav drošs. Nelaimē var nokļūt ne tikai cilvēki, bet arī dzīvnieki. 500. sūta šeit glābējs, suns ūdenī ielūzis. Tieši pie dzelzceļa tilta sanāk no tās bibliotēkas puses. 4. februārī policisti saņēma zvanu, ka Daugavas ledū ir ielūzis suns. Notikuma vietā ieradās gan policisti, gan glābēji no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Jau pēc dažām minūtēm suns bija veiksmīgi nogādāts krastā. Policisti suni ietina folijas segā un nogādāja klīnikā, taču vēlāk izrādījās, ka suns pārāk ilgu laiku ir pavadījis ledainajā ūdenī. Dažas stundas vēlāk suns nomira. Šajā gadījumā suņa saimnieku tā arī neizdevās noskaidrot, un te mēs pārējām pie šī raidījuma galvenās tēmas. Pēdējo mēnešu laikā daudzi rīdznieki ir interesējušies, kādi dzīvnieku turēšanas noteikumi ir Rīgā, jo pagājušā gada izskaņā normatīvajos aktos attiecībā uz suņiem tika pieņemti grozījumi. Suņu īpašniekiem ir jāatceras 3 vienkārši pamatprincipi. Sunim jābūt čipētam, tam jābūt potētam pret rakumsērgu, un par to ir jābūt samaksātai gada nodevai. Nodevu var samaksāt līdz attiecīgā gada 1. martam. Kā apliecinājums tam, kad ar suni viss ir kārtībā, kalpo žetons, ko var piestiprināt pie suņa kakla siksnas. Žetons nav obligāts, un tā vietā var vienkārši nesāt līdzi arī dokumentus. No šī gada suņiem ir jābūt arī čipētiem.
Te jāceras, ka čipēšana ir nepieciešama suņa drošībai. Ja suns noklīdīs, tad pēc čipa uzreiz būs iespējams noskaidrot īpašnieku. Un pats galvenais, kas ir jāatceras visiem suņu īpašniekiem. Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieredinām. Tādēļ par suni ir jārūpējas, jāved regulārās pastaigās, pienācīgi jābaro un arī jāmāk savākt suņa atstātie ekskrementi. Atceries, Rīgā tiek veikta video novērošana. Ja redzi pārkāpumu vai tev ir nepieciešama palīdzība, zvani mums pa tālruni 110 vai ziņo Rīgas pašvaldības policijas mobilajā aplikācijā.